Šeit es esmu atbraucis paskatīties, kas notiek tur, kur ledus ir vismazāk Latvijā. Uz Latvijas dienvidiem. Tēvets ūdenskrātuve, karpus guļ. Pavasaris tā īsti vēl tikai ienākās. Jāatbrauc jāapstāst, kas te notiek. Ko mēs šodien darīsim? Paanalizēsim situāciju un pamēģināsim cilvēkiem, kuri parasti raduši skatīties tikai āliņģī, iedot plašāku skati uz to, kas notiek zem ūdens un ar ko jārēķinās. Diena patīkami riebīga, sākam darbu. Štāds tas darbs, domājies? Tu esi kādu zīmi noķērusi? Jā. Vēlies par to parunāt? Nezinu. Nu, ja mēs palūdzam, kā tas piet tiem visiem kopā? Te ķeras diezgan labi. Mēs, kad bija ziema, kad slidojam uz ūdas, noķērām līdaku. Apmēram 65 cm gara un 2 kg smaga. Un ko tad tie onkuļi parasti nes ārā, tie, kas tur visu ziemu strādā? Līdakas, asari. Tas arī ir, jā? Tas arī ir, jā. Karpus aiziet gulēt, tā sākās... Jā, nu tas jau mums ar rudeni vairāk ir, jā. Līdakas tad ir tas pamatā. Rudens periods un ziemā tad ir asari. Arī sāk parādīties. Kāda metodika viņam ir? Viņi kaut kur staigā seklumos, ar vien dziļumos vairā? Kā kuram? Es teiktu, ka mums ir tādi, kas zina savu vietiņu, kad ir drīz vai neapmierinātība, ja kāds cits jau tur ir tajā viņa vietā apsēdies. Ja? Un ir tādi, kas staigā, meklē. Nu, tik būs mīļi viņi vilkt uz pleca. Ere? Evei. Šaizīte. Lašu maizīte. Labi. Arī vēl kādam nelaimi gadījās. Visu mūžu es gribēju, esmu atbraukt uz Latvijas valsts meža ezeriem ziemā, pastāvēt uz cietā ledus. Bet tas ledus Dienvidu Latvijā un citviet ir tik reti, mums Vidzemē tā kā biežāk. Un tad es sēdēju un gaidīju. Februāris sākās it kā labi, jo februāra beigās ir būtiskākais parādīt, kāda ir jākultivē attieksmi pret milzīgajām skaistajām līdaku mamām, kuras jau pēc dažām nedēļām nārstos. Un es zinu, ka, piemēram, kaņierī džeki daudz grēko februāra beigās. Bet tagad nāk tāda siltuma fronta virsū, kad es pirmdienas dienā esmu atskrējis, jo izskatās, ka šī viena no pēdējām dienām, kad, ja vairāk nepiesals, tad tervitēt ūdenskrātuvi taisīs ciet. Ūdens krāsa nav mīļākā, bet, centīsimies kaut ko parādīt. Ja ne zīves, tad vismaz cilvēkus savā vietā. Kad jūs taisat ciet to ūdenskrātuvi, un kas ir tie kriteriji, kā jums tur gājuši tās sezonas beigās, ledus sezonas beigās? Šogad vispār bija labi salīdzinot ar pagājušo gadu, jo pagājušajā gadā mums bija ļoti īstas laiks, kad uz ledus laidām. Mums bija tikai 8 makšķernieki. Pagājušajā gadā uz ledus šogad bija jau 160, ko mēs paspējām uzlaist. Tā kā tas jau ir labi, mēs jau bijām priecīgi. Gribējās, protams, pastiet garāk. Bet, tad, kad tas ledus paliek jau tāds trauslāks, kad lietus sāk līt, mums iet cauri upe, kas arī viņu ēd gan no apakšas un vēju un lieta no augšas, un tad mēs labāk saprotam, ka vairs nē. Mēs esam arī pie pašvaldības piesaistīti. Mēs skatāmies, Jelgavas pašvaldība šobrīd ir jāizliedza jau uz ledus kāpt, un arī mēs esam pie Dobeles gan, bet tad mēs arī tā kā sekojam līdzi, un tam makšķernieki, protams, vienmēr saka, ledus ir labs, viņiem līdz pēdējiem viņš ir labs, un arī vēl, kad nav uzsalis, tad jau ir brīnās, ka mēs nelaižam, bet, mēs tā kā pieturamies pie drošību pirmajā vietā. Jūs skatieties kaut kāds rekordlistis, kādos izmēros tās zivis te grozās, kuras tagad rudenī no ledus ir? Uz ledus tagad ziemā, kas mums bija janvārī, tie bija 92, 95 cm līdakām. Tādas, un asariem bija 40, 42 cm. Tas brāvu zīmes. Jā, tādas bija, un tā ka vairākas, tas nav tā ka viena. Un tad bija tāds krietnes bariņš arī ar tādām, kas ap 80 cm. Tas ir aparātiņš, kas iedod man acis zem ūdens. Džeki daudz lieto tos praktiķus, es tagad esmu dabūjis pamēģināt vienu citu, kurš gruntscietību iezīmē ar krāsu. Un šitais te, kas tagad raustās, ir mans māneklis. Kā mēs redzam, viņam sekotāji šobrīd nav daudz. Tāda vērķi tagad ir domāti cilvēkiem, lai viņi zem ūdens un ledus segas var redzēt tos milzīgi brīnišķīgos pārsteigumus, kas viņus var sagaidīt potenciāli. Tas ir iedevis pilnīgi citu dinamiku. Tagad, manuprāt, tas, kad ir makšķernieks,
ar nelielu papildu ierīci, kurš paskatās, kas tad īsti notiek, ko grib, ko negrib. Tas ir tas šobrīd Latvijā visbiežāk pierastais salikums. Sveķis maksā dažus simtus, nevis dažus tūkstošus, un kopumā tas iedod labāku izpratni par to, ko zivs grib, ko zivs negrib. Nu, piemēram, ja es raustu visu laiku tā kā mans vecais tēvs raustīja un vecvectēvs raustīja, bet tu pēkšņi redz, ka tā zivs pienāk un neņem. Un tu rausti un neņem. Un tad tu sāc taisīt kaut kādas tādas mikrokustības. Pēc tam, protams, ir YouTube'ā paskaties, ka jā, citur Skandināvijā ar šitā te māna tādām mazām mīkstām kustībiņām. Viņš šitā izrādās, uz tāda arī viņš pēkšņi vienkārši aktivizējās un uzblieš. Nu, kamēr tu to neesi izmēģinājis un redzējis to reakciju apakšā, tu neko no tā visu nevar zināt. Vai vēl cita tēma. Un tādā brīdī, kad tu ņem savu mānekļu kastīti, tev tur ir spožāki un mazāk spoži pasākumi. Un taču ir, saproties, kad izrādās dienas, kad, teiksim, no šitāda balansiera, kur citreiz vienkārši palēkdamies ēd, viņš vienkārši baidās. Tu redzi, kad viņš nolaidž to te balansieru, pienāk kašuks, brīnās, un pēc tam ieslēdz atpakaļ gaitu un prom. Negribu ēst šito, man no šitā baila. Nu, tādas ir tās īstenības mums, un nav divi vienādi dienu, un nav divi vienādi gadījumi. Un tajā zivs mainīgajā garstāvoklī ar šādām ierīcēm var labāk kaut ko saprast. Cik cieta grunts, vai tā zivs ir tūmā, un ja nav tūmā, vai ja nav piemānām, tad vienkārši ej tālāk un meklē atkal. Un kas meklē, tas atrod. Man ir baigās bažas, vai šodien atradīsim, bet nu centīšos. Ir tā, ka ziemā, acīm redzot, viņas ir vieglāk tā kā lokalizēt un vieglāk piešmaukt, jo tomēr tas, ka tu pārvietojies pa to ledus segu, viņai grūtāk pamanīt to tuvošanos, viņa vieglāk piešmaucama. Tāda man sajūta, man liekas tā. Tā varētu būt. Ko tu domā? Tā varētu būt. Vasarā taču jūs noķērāt toreiz, kad mēs bijām arī kaut kādu zivi. Jā. Un tagad atkal tā līdaka. Pamēģini trāpīt uz turieni. Jo visi šitie plunkšķīši viņi piesaist, tie kaut kur līdaka ielīdusi, zālīties arī guļ, tad viņiem tie plunkšķīši viņi liek skatīties uz ārpusi. Un tur kāds plunkšķinās, un tu pēc tam iemet to savu mānekli, tad viņi var gadīties, viņai liksies, ka tu tur plunkšķinēs, viņi apēdīs to. Ir tas viens slavenais teiciens, kad nevis dod zivis, bet labāk iemāc cilvēkam makšķerēt. Šeit, Terbets ūdenskrātuvē, cilvēki mācās makšķerēt. Paklau, stāsts par to pilnlidošanu, es skatos, jums tur Melnzemes kalnis sastumti. Ko plāno? Kādi ir tie plāni? Kā darbojās tā saimniekošana ūdenstilpnē? Darbošanās ir viens, tas, kas ir šajā daļā, te ir plānots ar laiku vēl mājiņas būvēt, savādāka veida mājas vēl klāt, paplašināt naktsmītnes. Visu šo saimniekošanas daļu. Ir domāts laipas atjaunot daļu, laipas ir jāatjauno un arī taisīt vietas, kas ir makšķerēšanai no krasta. Tas ir, jūs vasarā, zinu, ka cik gadus jau tagad pļāva un veda tās zāles malā? Šo gadu, pagājuši gadu, un pirms tam ir to mēs darījām paši tagad jau, pirms tam ņēma kā uz nomu. Jo 2 gadus pļāva ar savu laivu jau. Un ir tā atšķirība redzama, kā ir tā, ka tur, kur pļauj vai tā, ka nepļauj? Pa gadiem? Atšķirība ir, protams, kad jo ir ļoti stipri viss aizaudzis. Un tā, kad viņš ir izpļauts, vismaz kādu laiku ir mierīgāk. Bet tas, kas ir, ļoti strauji aug atkal cieta. Tā kā tā kopšana viņa ir nepieciešama un jādomā, ka viņu varbūt pat vēl vairāk vajag. Tu meklē un nekas neatsaucās. Bet ar asariem tā arī ir. Tu meklē vai atrod vai neatrod. Parasti makšķerēšana atrod. Bet kaut kā es te neredzu. Arī mazos neredzu. Vasarā viņi te ir pilns maliņā. Bet tagad es viņus neredzu. Viņi pat necelājās un nenāk. Nerada kaut kādu patīkamo fonu, ar kuru varētu rotāties. Labi, lielo nav, tad mazos varētu ņemties, bet viņi nav. Palikalējā, akalno ledulējā. Viņi interesē, bet var austi augstāk zemāk. Aizgāja prom. Viens, kur var redzēt labajā malā to, kā viņš raustās. Un otrs, kādu viņam tā zīme. Viņš tādā veidā, ja tā zivs ir aktīva, viņš tā, ka ceļās augšā tagad. Vajadzētu sekot copītei, un zivtiņa ir ārā. Bet copīt neseko, dziļums ir 2,7 metri, bet man ir uzregulēts, ka dziļums ir 5 metri, līdz ar to tas pārējais ir grunts. Vispār, ja runā par ūdenskrātuvi Terbets, tad no cik liela reģiona brauc? Kas te blakus makšķerniekam vispār ir, kur palikt šajā novadā, ja tikai šitais ir?
Kur makšķerēt vispār apkārtnes? Ir, jā, nu, tie, kas ir no tuvējās apkārtnes, ir arī, kas Kroņaucē, kas tālāk arī jau uz Lietuvas pusi izvēlās kādas vietiņas, kuru makšķerēt. Bet brauc daudz, pie mums ir vietējie, jā, tātad Tērvata, Dobela, Jelgava, bet brauc arī Babīta, Rīga brauc. Rudenī tas ledus ir tāds tā kā plastmasīgs un tāds līgans. Viņš forši paļaujās un forši liecās. Bieži vien tu vari makšķerēt un tikai te jūti, ka tu liecies iekšā. Parasti tas tāds, 4,5 centimetri tas, uz kur tā kā lien rudenī. Pavasarī tie var nenoturēt arī 10, 12 un vairāk centimetrus biezs ledus. Un kas ir jāsaprot, ka tu lien uz ledus? Vispirms katrai vietai ir dienvidu un ziemeļu puses. Un dienvidu puse un tur, kur straume, tā bieži vien ir daudz plānāku ledu nekā tā, kas ir ziemeļu puse. Te var redzēt, ka šitā mala ir ar baltu ledu. Tātad tur ir sapūs sniegs virsū, tas ledus ir labāks, tā visdrīzāk ir ziemeļu puse un tā ir dienvidu puse. Un tajā brīdī, kad sākās siltās saulainās dieniņas, tur sākās tā zapte, ko jāsaprot. Tas ledus, vispirms jau tas, kas ir sniegs, viņš sakos kopā ar to ledu, it kā uztais viņu biezāku, bet arī pat laikā viņā sāk veidoties šitādi viņš kūst, un viņā veidojās tādi kanāliņi, pa kuram tas ledus iet iekšā, un tas ūdens, ejot iekšā tajā ledus struktūrā, sāk viņu padarīt tādu kā graudainu. Ja paskatās, tad veidojās tādas tā kā adatas. Un viņš tā kā, ka viņš iet tajā dziļumā, viņš veido tādas tā kā adatiņas. Tagad tās adatas nav saveidojušās, tāpēc, ka nav vēl bijis pietiekoši daudz tādu saulainu dienu, bet tu redzi, ka tā struktūra ir tāda. Un lai viņa bieza, tās adatas jau vairs netur to tavu svaru, tā kā tas ir pierasts. Un tāpēc ļoti jāuzmanās. Bieži vien gadās tā, ka tu no rīta pa rīta augstumiņu uzlien virsū, vakarā, tad, kad viss ir atkusts, tu jau vairs nevar uzlīst virsū. Es Engures ezerā pats esmu cēlis no steķiem laivnos un palīdzējis večiem tikt krastā, jo it kā jau nav nekas drausmīgs, ja tu iegāzies kaut kur krastā nākot. Krastamala tā, kas vienmēr pirmā atkūst. Tu iegāzies krastā nākot, stāv līdz pusē ūdenī un krasti ir turpat tālāk. Bet ja katrs tavs izrāpšanās uz ledus atkal ir ar ielūšanu, te kaut kāds 150 metri tādā augstā ūdenī rāpjoties un lūstot atkal iekšā var padarīt tev hipotermisku. Un mēs toreiz arī ņēmām, plēsām laivas no steķiem, grūdām pakaļ večiem, lai viņi tiek ārā. Jo vienkārši tu vari arī tur beigties. It kā ūdenī līdz pusē, bet ūdens temperatūra 2-3 grādi, tas padara tevi ļoti kūtu pēc kādu laika. Tā kā šī ledus kristāliskā struktūra ir tas, kas ir rādītājs. Un to var just arī tā, kad urb, un to var just arī tā, ka tu ej ar šādu vergu. Man šitā verga ļoti patīk, tā gan ir vairāk domāta iešanai pa upi, bet tāpēc, ka viņi ir viegli vienkārši. Bet šitādā veidā paskaldot, tu var redzēt, kas to ledu notiek. Tā kā šobrīd vēl tas ir drošs pasākums. Pasties, viņš arī dziļš pietiekoši. Forši tas ledus skan, dzirdi? Tā kā jumts. Vienai vergai saimniecībā jābūt. Bet te svarīgākais ir šitais te leņķītis, un lai viņš būtu ass. Šitais tas graudainais, un tagad sākās, šitais bija tas graudainais, un tagad sākās tas, kas ir tāds stingrāks. Kā būs šogad grūti teikt, jo varbūt silts februāra noslēgums var gadīties, ka lopīs mums to martu copi. Vismaz lielā daļā Latvijas. Redz, te tā tu ledus. Šito vēl kārā. Ūdens brīnišķīgā spēja būt 3 dažādos agregātu stāvokļos vienlaicīgi. Tvaikā, šķidrā un kristāliskā. Amen. Tā Covid-ēna joprojām ir jūtama, ka cilvēki nedrīkstēja nekur braukt, nekur atrasties. Ir kaut kādā veidā salīdzinājumi to, kā ir pirms tam bijis? Vasarā ir ļoti daudz cilvēku. Vasarā mēs nevaram sūdzēties. Mēs pat dikti vairāk nevaram paņemt vasarā. Tie resursi mums nav. Ziemā gribētos vairāk. Tas gan droši vien ir tā, ka visi brauc kaut kur ir siltāks. Pasildīties rudenis, ziema šādā laikā, gribās kaut kur saulītes spīd. Tā, Jo fenšmekeriem es teikšu, ka es tagad necopas laikā 0,25 man ir gals. Un mormiška ir... tu vēl viens būs. Mormiška ir... balansierīts ir 5-nieciņš. Un mierīgi viņš reaģē.
Kāpēc balansieriem vajag resnāku auklu? Tāpēc, ka viņš bremzē viņas to straujo kustību uz sāniem. Bieži vien uzliekot pārāk tievu auklu, tu dabūni, ka tas balansieris pāsu strādā. Šitā viņš it kā bišķi piebremzējās. Jā, bija vēl viens ope. Var pastīties, kāds ir tas apjukums zem ūdens notiek. Zīvis ir šeit. Jā, tā vēl viens ir. Atrod un ieelpo, redzi? Otrais jau ir mazāks. Brālītās arī tik gatavs apēst. Jūs tagad ar Martu, saprotu, sākās līdzekļu iegums, jūs droši vien arī taisāties ciet un vairāk tagad līdz 1. maijam? Līdz 1. maijam tagad, jā. Nu, tagad jāuznāk kāds brīnums un atkal uzsalst ledus un varam turpināt zemlodes makšķerēšanu februārī, ja. Bet pēc tam viss, jā, un tad ir aprīlis ir pavisam tukšs, nu tāds, ka klusi un tukši, un par 1. maiju. Tad gan mēs gatavojamies, laivas jau krastā saliekam. Un jums tur ir tieši tā, bet tur ir kaut kāda bija tā lieguma zona un tā vajā zona? Jā, pie salām nedrīkst braukt klāt, tas, kas ir iezīmētā. Viņu arī mana cope kartē, tur, kur pērk licences, tur atverot kartē var redzēt to lieguma zonu, kur ar laivām nedrīkst braukt iekšā maijs, jūnijas. Un ar 1. jūliju tad var pa visu ūdenskrātuvi. Un tā kontrola brauc arī kaut kādi inspektori jūs paši? Jā. Nu, paši mēs, tā, tas, ko mēs informējam, mēs izstāstam, sekojam līdz vai licences ir nopirktas, skatāmies, kur viņi brauc, un tad, ir bijušas situācijas, ka kā redzam, iedotas oranžas vestes kādam ir, un tie ir iepaldējuši iekšā, tad mēs pēc laivas nomas noteikumiem telefonu numuru paskatāmies, zvanam, sakam, brauc tārā. Ja es eju makšķerēt, man ir baigi svarīgi zināt tev komunikāciju ar zivi. Jā, tu viņu vari nenoķert, bet ja tev ierīci ļauj redzēt, vai viņas ir lielas vai mazas, vai viņam interesē vai neinteresē, tad bieži vien tas gandarījums ir par to, ka tu esi izspēlējis kaut kādu tādu joku, ka viņš tev uzpūtis vai uzspiedis. Tas nav tā kā ar mormešu, ka tev obligāti jāizvelk viņu uz krastu. Tu vienkārši dabūni baudu no tā, ka tu dabūji kaut ko no viņas ārā. Kaut kādu dzīvības, kaut kādu reakciju. Līdz ar to arī neatnesot neko mājā un it kā materiāli neesot veiksmīgam, tu esi vienkārši attīstījis savu funktīri. Un tas laikam visās jomās tehnoloģijām, arī tajā laivu tehnoloģijā, ko mēs skatījāmies pagājušajā gadu, ka viņi redz, kā zandarts reaģē uz mānekli, tas ļauj viņiem palikt gudrākiem makšķerniekiem. Svarīgākais ir pie šīm visām tehniskajām lietām nepalikt par negausīgu makšķernieku. Asarītim arī, padomā tur 40-niekam asarim, pa kuriem Līga runāja, un tam šī ūdenskrātuvē visdrīzāk ir, ka tāpatās kaut kādi gadi 9, 8, un tagad viņš te ir audzis. Varbūt labāk paņem līdzi tādu, kas ir 250, kam ir kaut kādi 4-5 gadi, nevis to vecāko, uz 2 reiz vecāko. Jo ikru ziņā tam 2 reiz vecākiem ir 3 reiz vairāk ikru nekā tam mazākam. Tāds funktieris, un līdz ar to nevienmēr ir tā, ka tagad jāsaka, jāzini, nevajag vispār reaģēt uz nekādām jaunajām lietām, vajag visam palikt tā kā vecos laikos un aizlaikos. Manā saprašanā, man arī, tagad ar blitku, ja es neko nenoķeršu, es tur piešmaucu, jo man bija viens pacēliens, ka es redzēju, kad viņš nāk līdzi un gribēju darboties. Nav šodien dzīvīm tas noskaņojums, bet es vismaz esmu guvis jau kaut kādu kontaktu, es ar to zemūdens pasauli esmu runājies. Šitas sākumā bija, bet atkal pazuda, negrib runāties. Dziļākās vietās ir drošāk. Ja mēs var atrodamies te kaut kādu, ko esmu esi, tad ir 2 metru ūdens un tad ir viņš, tur pat tās apakšā. Es te pļāpāju, viņš varbūt dzird un klausās neparastās skaņās. Tā kā gulbis, bet ne gulbis. Pastāst par to tautu, kas bez kontakta vienkārši brauc pa maliņu. Tie jau ir zinātāji, kas atbrauc, kas licences jau ir nopirkuši elektroniski. Iepriekš tādi mums nebija, viņiem vajadzēja pie mums pienākt, lai nopirkt to licenci papīra formātā. Tagad, kad var elektroniski, tad ir vasarā tādi arī ir. Viņi iet gar krastu, tad makšķerēt no laipām, mašīnu noliek tepat tās un aiziet. Bet tās makšķerētājs no laipām, viņš teorētiski to drīkst izmantot un praktiski, ja ir nopircis kāds cilvēks to mājiņu pie tās laipas vai kaut kas tam līdzīgs, tad viņam priekšroka, ja? Tam, kurš samaksājas par mājiņu, tam ir priekšroka. Jā, bet mums ir arī brīvās laipas, kur nav mājiņas. Sākumā te ir laipas, un tad ir aiz mājiņām uz priekšu vēl ir. Nekad mūžā es neesmu domājis, ka nemakšķerēšu, bet tādā brīdī, teiksim,
ka tu tajā savā skaistajā kālā mēģini atrast, lokalizēt ziemā asarus, un kad tu 3 dienas esi nostaigājis, nourbies tā kā turks, un tu neko riktīgi neesi redzējis, kaut kādus mazos, johaidī, kaut kas kā var aizķirties, kaut kāds sīkums, var kaut ko bēdīgi, un tad ir baigās skrobi, tad negribās vairāk. Bet citādi es neesmu tik tuvredzīgs, lai solītu sev to, ko nevar pildīt. Man uz ūdeņiem velk. 13 mums laivas šobrīd ir, varbūt būs vairāk uz maija. Ceram, jā, jo pavasarī ir tā, ka ir pāris dienas, kad mums pietrūks tās laivas. 6 subdēļi mums ir ūdens velosipēds. Peldvieta ir bez maksas, tā kā mums ir arī tāds, viens mums ir šis te, kas ir naktsmītnēm ar makšķerēšanu, un tad vēl ir šis te brīvais. Pa lielo budžetu un maz budžetu. Jā, tieši tā, nakšņošanas arī ir dažādas. Ir, kur ir ar visām ērtībām, kur ir cena nedaudz augstāka kā tām, kur ir bez ērtībām. Katram cilvēkam ir tas sava, tā kā morāli, kaut kāda savs tas domu gājiens, pēc kāda viņš makšķerē. Manējais domu gājiens tāds, kad es cenšos zivis piešmaukt ar mākslīgu ēsmu, un dabīgu ēsmu šogad neesmu izmantojis. Varbūt vienreiz uzliku. Ja man krūšu kabatā tāpat ir viena pēkšņi kāds uz mormiškas sāk ķert, viena makšķerīte man ir sagatavot jau arī tādu zelta mormišku. Gadījumā, ja pēkšņi uz šitiem ķerās labāk nekā uz blitkiņiem. Bet citādi ejam blitkiņu. Blitkiņas ir 2 makšķerītes. Viena makšķerīte ir tā, kas ir mazākajiem mānekļiem, jeb vertikālajiem blitkiņām, un otra ir horizontālajām blitkiņām. Šancē ar lielāko, ar mazāko. Vidinā vasarīts pienācis klāt. Vienkārši šeit meklē, jo mēs esam plēsīgi dzīvnieki. Pasties, kā mēs izturamies pret dabu, pret zemeslodu, viens pret otru, mēs esam plēsīgi. Maucam tā kā plēsēji, maucam uz piešmaukšanu. Piešmaukšu, spēšu piešmaukt. Būšu veiksmīgs, nespēšu, nebūšu veiksmīgs. Šitādā veidā strādājot, biežāk neesmu veiksmīgs. Tikai Andrejs Gusenkovs, kurš Facebookā rāda savus lomas, tam vienmēr ir. Man tik labi neiem. Bet tāpatās ir savas iestrādes un ir savas stratēģija. Dažreiz tie tautu dēli ar balansierīti strādājot, viņš tā kā tie tautu dēli sāk pulcēties apakšā tanī brīdī, kad tu esi viņu pacēlis kaut kādu metru virs zemes. Tā kā pusūdenī strādā. Un tad tie gribētāji apakšā sapulcējās, un tad var lēst lejā un jau ar viņiem kopā runāties. Un šādas te tehniskas ierīces klātbūtne ļauj skatīties, vai viņš ir agresīvs vai nav agresīvs, kurā brīdī viņš reaģē uz tavu māneklīti tā kā sekojot un pētot līdzi, un kurā brīdī viņš drīzāk pabeig malā un saka, ej, tu uzstājīgais, liecies prom. Plānojam, bet izskatās, ka tas viss sanāks arī tā kā pagājušajā gadu makšķerēšanas meistarklases sadarbībā ar makšķerēšanas karti. To mēs šogad arī plānojam tieši, lai popularizētu jauniešiem, bērniem. Aiciniet braukšu ciemos. Jā, jauno paudzi. Jā, pagājušajā gadu baigi daudz nebija viņa, bet šis tas bija. Un taču tās veiksmes bija. Tas tavs asars, tad tas viens puika vēl tur tāds izvilkās ar tajā malnēs. Jā. Viņš lēkā, viņš ir dzīvs, vai ne? Daudz, kas traki. Ja tu man stāstītu, ka šitāda asara, šitāda rīka te var noķert, es teiktu, ka tu esi sadzērusies. Bet pēkšņi gadu, te nebaidies. Šitā te redzi, un tad tikai nelauz to lūpu šitā. Te viņu var noturēt, te viņš skās pārdās. Drīz te tev kopā nofotografēties es turien. Ko tu darīsi ar to zivi? Gan jau nesīšu mājās kaķim. Kaķim? Vēl mums. Šito var paši apēst. Šitais būs cepts garšīgs. Un kā tev gadījās? Nezinu. Vienkārši, kad es teicu, ka man jau sāk sāpēt roka, tad pēkšņi sajūtu, ka raustās, kad jau vilku laukā. Un tad sajūtu, ka... Tur to aiz astes. Citādi viņš to ar asajām adatām iedurs savā. Sajūtu, kad velk. Un tad no visas spēka vilku laukā, cik varēja. Skaistā diena ir pagājusi. Pavasara pusē nav 2 vienādu dienu. Katru dienu kaut kas mainās. Šodien esam palikuši dzīvi. Es esmu dabūjis kontaktu ar 2 ciltplanētiešu būtnēm. Skaists, zeltains, dīvains kontakts. Un noslēgumā es gribu jums padomāt, iedot 2 lietas. Viena lieta, kad mēs makšķerējam un gūstam gandarījumu, makšķerējot sev patīkamā, tīkamā un tādā pievērotā veidā. Un otra lieta ir, kad ir makšķernieki, kas pa visām varītēm grib noķert zivi tā, kā zivs nemaz negrib ķerties. Tas ir viens un tas pats vai nav? Tiekamies nākamreiz.